Labvakar, mans mīļais draugs. Šodien es sajūtu tādu kā iekšēju nepieciešamību, ja iedvesmu dalīties ar tevi ar savu pieredzi. Tas bija manā dzīvē unikāli, jo tā bija mana pirmā saskaršanās ar tādu prāta stāvokli, ko sauc par Dieva mieru. Es jau biju vairākus gadus, kā sācis praktizēt brīnumkursu, un man domāšana soli pa solītim bija sākus mainīties no duāls, ja pasaulīgs uz neduālu. Un tās praktizēšanas veids, kas man tika uzdāvināts, bija lūkšana. Lūkšanas nosaukums ir antiego lūkšana. Un viena no šīs lūkšanas sastāvdaļām ir mērķa izvēle. Un šajā ceļā no duālā uz neduālo caur brīnumkursu tiek ieteikts nomainīt pasaulīgos mērķus uz pārpasaulīgu mērķi. Ar pasaulīgiem mērķiem tiek saprasts jebkurš pasaulīgs mērķis, neatkarīgi no tā, kurā jomā viņš ir, vai biznesā, vai attiecībās, vai ēdienu izvēlē, vai apģērba izvēlē. Nav svarīgi, jo visi pasaulīgie mērķi ir mūsu ego prāta izdomāti un izvēlēti. Un viņu realizēšanai ir vajadzīgs gan laiks, gan pasaulīgas domas, vārdi, rīcības, reakcijas, interpretācijas un darbības. Tas ir absolūti normāli šajā pasaulē. Tas nav nekas ne labs, ne slikts, tas vienkārši tā ir. Savukārt, kad es biju nonācis tādā iekšējā pārliecībā un lēmumā, ka man jāmaina šie daudzie simtiem tūkstošiem dzīves mērķi uz pārpasaulīgu mērķi, es izvēlējos noformulēt šo pārpasaulīgo mērķi ar tādu vārdu salikumu Dieva miers, prieks un laime. Tagad es esmu papildinājis pēc daudzu gadu praktizēšanas šo mērķi ar vēl pāris vārdiem. Dieva mīlestība un debesu valstība. Bet toreiz vienkārši Dieva miers, prieks un laime. Un es zināju iekšēji, ka šis mērķis ir pārpasaulīgs, jo tam nav vajadzīgas nekādas ārējas domas, vārdu, darba un rīcības. Taču, protams, ka bez pieredzes, kas tas ir Dieva miers, prieks un laime, es vienmēr sapratu to saistībā ar pasaulīgām lietām. Vai nu kāds skaists vasaras vai ziemas rīts, vai bezvējš, vai jūra ir mierīga un saule riet, jeb saule augst. Un jeb klusa nakts. Kaut kas tāds. Un tā praktizēšana 3 gadus notika caur uzticēšanos, ka tas, kā es esmu sapratis brīnumu kursā ieteikto attiecībā uz piedošanu, attiecībā uz pieņemšanu, attiecībā uz mērķu nomaiņu, iet pareizi. Jo mani vadīja uzticēšanās, ka es esmu sapratis pareizi, jo nav jau kam uzprasīt, nav nekādas autoritātes, kurš pateiks, jā, tas domāt ir pareizais virziens. Un es vienkārši to darīju. Es darīju, tāpēc, ka es sapratu, ka es savādāk nevaru darīt. Un tad pienāca viena diena, 2018. gada jūnijā. Es jau vairākus gadus biju sācis dejot senioru deju kolektīvā Ziemeļblāzma. Fantastisks kolektīvs, fantastisks cilvēku, vadītāji. Wow! Kas man ļāva iegūt latviešu tautas deju kultūras pieredzi, soļus. Un, protams, piedalīšanos arī dziesmu svētkos. Tas ir milzīgs paldies kolektīvam un vadītājai par to. Jā, bet stāsts ir par koncertu, kas bija 18. gada jūnijā. Man tā liekas, ka tas bija 18. gada jūnijas. Un tas notika Limbažos
kaut kad pirms saulgriežiem. Un mēs aizbraucam uz turieni. Mums bija iestudēts, cik tur 2 vai 3 days. Un mēs ieraugām to Limbažu Lielezera brīvdabas estrādi. Viņa ir uztaisīta vairākos līmeņos, tā kā pakāpju veidā. Un skatuve sadalīta tā, ka katram deju kolektīvam ir 1 kvadrāts, bet tas nav kvadrāts, bet kvadrāts romba veidā. Kvadrāts romba veidā nozīmē, ka kvadrāta asā viens no asajiem stūriem ir pagriezts pret skatītājiem. Tātad nevis šķautne, bet stūris ir pagriezts pret skatītājiem. Un katram, kurš ir dejojis, vismaz amatieru līmenī, būs zināms, ka gatavojoties un trenējot dejas, tas notiek zālē, kur ir 4 sienas, un tiek automātiski izvēlēts, ka viena no sienām, teiksim, mūsu gadījumā Ziemeļblāzmā tā bija spoguļu siena, tur ir skatītāji. Un prāts tā kā ieprogrammējas, šis prātiņš ieprogrammējas, ka tas ir tā un tā. Tajā vietā man ir tāds solis, tur ir tāds solis, tur ir leciens, tur ir tas un tas. Un tur mēs ieraugām, ka tur ir rombs. Un neapzināti mēs saprotam, ziepas ir, bet mainīt neko nevar. Treniņam tur nav vieta būt, laikam. Un pat ja ir viens treniņš, tas vēl neko nenozīmē. Viens mēģinājums. Un tad notiek tas mirklis, ka mums ir jāiet ar to deju uz skatuves. Protams, kopā ar citiem, tur, 10-15 kolektīviem. Un notiek tas, kas nevar nenotikt. Notiek tas, ka visi sāk kļūdīties, pat labākie mūsu pārstāvi. Es skatos spēr soļus nepareizi, un spērot soļus nepareizi cilvēkam, kurš latviešu tautas deju cienu un mīl un grib nodejot pēc labākās sirdsapziņas, lai sev un skatītājiem prieks, automātiski kļūdoties rodās tās pašpārmetums, kā vainas apziņa. Un, protams, arī es arī kļūdos, un tad no iekšējām zīlēm man nāk tā pieredze, un viņa nāk, un viņa nāk tā kā lēnām, relatīvi lēnām, un es uzspēju vēl sajust, un es zinu, kas tas ir. Pie manis atgriežas Dieva miers. Tas ir kaut kas neaprakstāms. Tas ir visi vārdi, kuros es mēģinu ietēpt šos pasākumu, ir liekani. Bet es zināju, kas ir tas, kas nāk, lai gan šajā dzīvē man nekad nebija bijusi ar to saskara pasaulīgajās dzīves parādībās un dienās. Un tas man pārņēma, un tas ir apmēram aprakstāms tā, kā filmās rāda, ka kaut kādā vai nu stresa vai kādā citā brīdī tā kā apstājas pasaule. Bet manā gadījumā apstājās mana daumanta uztvere, ir sajūta maņu orgānu parastā uztvere, kad es esmu viens ar pasauli, viens ar, vēju, skaņu, kas tagad man aizmugurē ir. Es savienojos ar saprātu, kurā pasaule tiek pieredzēta. Un es redzēju visu to pašu, es redzēju, kā dejo man kolektīva biedri. Es redzēju arī savu ķermeni, kurš turpina dejot, un man nebija nekāda kritizējoša, tiesājoša reakcija uz to, ko es redzēju. Es vienkārši biju šajā mierā. Es biju tas miers. Un tas miers bija viss pārējais, izņemot to, kas tur šķietam kustējās. Taču mans ķermenis arī atradās mierā. Man bija atslēgts tas iekšējais kritizētājs, vērtētājs, tiesātājs, nosodītājs, vainas apziņas
kultivētājs un meklētājs. Un tā iekšējā balss, kur es kad dzirdēju, zināju, ka viņi man saka, tu esi to sagaidījis, tu esi to pelnījis. Un tas bija tas wow faktors. Un es pat zināju, ko nozīmē pelnījis. Savā, jau es runāju tagad Daumanta sapratnē, pelnījis nozīmē to, ka kā tad cilvēks, kas ir garīgo meklējumu ceļā, kā viņš sāk vispār praktizēt kaut ko. Viņu kaut kas uzrunā, vai nu skolotājs, jeb grāmata, jeb guru padoms, jeb sapnis, es nezinu. Un man bija uzrunājusi grāmata Visuma pazušana, no kuras es iemācījos zināt, ka ir tāds cits pasaules uzskats kā neduālisms, un es viņu praktizēju savu brīnumu kursu, man nebija neviena konkrēta skolotāja, un es to praktizēšanu veicu caur to praksi, kas man pašam bija atnākusi, kur bija nosaucts pantēgo lūkšana, kas ir balstīta uz piedošanu un uz šo mērķi, Dieva miers, prieks un laimi. Un es to darīju katru dienu, balsoties tikai uz savu uzticēšanos. Kam? Sev. Kam tad citam? Protams, arī brīnumkursam. Brīnumkursam un sev, ka tas, ko es daru, tas, kā es esmu sapratis, kas man jādara, ir pareizi. Un tad šajā koncertā Limbažos Lielezerā, kurā es iegūtu Dieva miera klātesamības pieredzi, es sapratu, ka šis Dieva miers man ir bijis vienmēr pieejams, bet dēļ tā, ka es esmu uztvēris pasauli citā atskaita sistēmā, jeb ar citiem orgāniem, no ķermeniskajiem orgāniem. Cik mums ir 5 sajūta maņu orgāni. Man nav bijusi iespēja savienoties ar vienmēr visur pastāvīgi klātesošo Dieva miera prieku laimes stāvokli. Un tad es to iegūtu. Un tas stāvoklis turpinājās kaut kādas, 5, 10, 15 sekundes, ne vairāk. Bet tas bija tā kā lēnā, palēninātā filmā, un ejot ārā no tā stāvokļa, es dzirdēju un es zināju, ka es tevi vairs nekad neatstāšu. Bija noticis lielais savienojums. Mans ārējais es, kur es redzu spogulī kā Daumantu, kurā iespējams vairākas personības, labās, sliktās, biznesmeņi un citi, bija savienojusies ar manu iekšējo režisoru. Bija savienojusies mana ārējā esība, kur es pazīstu kā Daumans, ar manu iekšējo patieso esību, kuru es dažreiz mēdzu dēvēt par iekšējo režisoru. Tas bija tāds fantastisks mirklis, kas ir, kā mēs teikt, ar naudu nenopērkams. Un tad, pēc 3 gadu praktizēšanas tikai caur uzticēšanos, es sāku praktizēt, es turpināju praktizēt un daru to līdz šai dienai caur ticību, jo pieredze ir tā kā starpstāvoklis starp uzticēšanos un ticību. Ticība ir manā atskaites sistēmā sinonīms vārdiem pārliecība, zināšana, griba un tā tālāk. Šie vārdi nāk no vienuma, no dievišķā, no pārpasaulīgā. Un kaut kā tā. Paldies, ka uzklausīji, un līdz nākamai saziņai. Visu labu! Paldies!